Pusfināla sērija starp Florbola klubu Ķekava un Ķekavas Buldogiem ir sākusies, un pirmajā mačā uzvara rezultātu 6-2 izcīnīja Ķekava. Uz sarunu esam aicinājuši divu vārtu autori Paulu Brunausku. Kādas emocijas, tavs komentārs par šīdienas spēli? Manuprāt, mēs jau noskaņojušās. Pirmkārt, mēs ejam uz mērķi. Un es domāju, ka meitenes šodien parādīja diezgan labu spēli. Savu plānu mēs principā izpildījām. Dažos brīžos, kad mēs bišķiņ atslābām, bet principā savus spēles mērķi mēs izpildījām šodien. Rezultāti atklājāt ļoti ātri, pēc tam tāds neliels klusums. Perioda vidū noraidījums, bet pēkšņi 2 vārti skaitliskajā mazākumā un varējāt arī trešos iemest. Ar ko tas varētu būt izskaidrojums, kad bija tik liels uzplaiksnījums? Tas vienkārši bija iemest. Šodien es saku, mēs bijām tik ļoti noskaņojušās, kad mēs ejam uz visu banku. Tur vairs nav ko zaudēt, tas ir play-offs. Turpinājumā stabils sniegums, lai arī trešajā periodā trešo periodu zaudējāt ar 0-1, tomēr komanda parādīja labu sniegumu. Kas bija tie galvenie faktori, kas palīdzēja komandai nospēlēt stabilu un pārliecinoši šodien? Man liekas, mums tas komandas gars, kas mums parasti. Mēs esam ļoti tāds viens vesels, un es domāju, ka tas arī nospēlēja šajā pēdējā periodā. Mēs ejam visi kā viens vesels. Ko var teikt par Vārtartas Montas Čēmas sniegumu šajā mačā? Monta ļoti labi šodien nostāvēja. Maltas tiešām ļoti labi. Tā arī turpināt. Sezona, teiksim tā, pirmā uzvara jums ir izcīnīta, bet sērija vēl ļoti gara un priekšā vēl daudz spēles. Nākamā jau rītdien, 7:00. Kādi plāni? Šobrīd neko nevar pateikt. Rītdien nāks, rītdien arī redzēsim, kādi būs plāni. Bet galvenais plāns ir uzvarēt. Viss. Paldies par interviju. Jā,